Janvāris ir salīdzinoši kluss mēnesis, tomēr pirmajās jaungada dienās policijai parasti ir daudz darba. Arī šis gads mums nebija izņēmums. 1. janvāra naktī pie Rīgas pašvaldības policijas centra pārvaldes darbiniekiem pēc palīdzības vērsās kāda 16 gadus veca meitene, kura bija samirkusi un raudāja. Meitene likumsargiem pastāstīja, ka viņu vardarbīgi kanālā iegrūdis viņas puisis. Viņa izteica vēlmi par notikušo rakstīt iesniegumu valsts policijā. No notikušā aculieciniekiem noskaidrots, ka vīrietis šādi rīkojies greizsirdības mākts. 21 gadu vecais vīrietis aizturēts un nogādāts valsts policijā, kur uzsākta administratīvā pārkāpuma lieta par sīko huligānismu. Jau pēc pāris stundām 1. janvāra rītā pie Rīgas pašvaldības policijas centra pārvaldes darbiniekiem vērsās kāds vīrietis, kurš pamanījis jaunieti, apzīmējam ēkas sienu. Likumsargi kopā ar aculiecinieku devās uz pārkāpuma izdarīšanas vietu, kur konstatēts, ka jaunietis jau ir paspējis aizbēgt. Apsekojot tuvāko apkārtni, pamanīts aprakstam atbilstošs jaunietis. Pārkāpuma aculiecinieks apstiprināja, ka tas ir tas pats jaunietis, kurš pirms neilga laika apzīmējis ēkas sienu. Policisti 19 gadus veco puisi notvēra un pie viņa atrada 2 krāsas baloniņus. Ņemot vērā nodarījuma apmērus, materiāli nosūtīti valsts policijai izvērtēšanai. Vainīgajam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un piemērots naudas sods 120 eiro apmērā. Tāpat jaunajam vīrietim iespējams būs jāatlīdzina radušies zaudējumi vai jāatjauno sienas iepriekšējais krāsojums. Vēl 3 mākslinieki tika aizturēti 7. janvāra naktī Imantā. Viņa radošā iedvesma izpaudās uz veikala Rimī ratiņu novietnes, kioska Narvesen un Omnima pakomāta. Nepastāvīgais laiks ziemā iedzīvotājs apdraud ne tikai uz nenokaisītiem trotuāriem vai nenotīrītiem māju jumtiem, bet arī uz ūdens tilpņu ledus. Tikai pateicoties aculiecinieka ziņojumam, 18. janvārī mūsu darbinieki izglāba Juglas kanālā ielūzušu sievieti. Ekipāža ieradās dažu minūšu laikā, un tajā brīdī sieviete jau bija iekritusi kanālā. Krastā policistus gaidīja aculiecinieks, kurš īsi pastāstīja par notikušo. Ņemot vērā, ka šajā brīdī bija nepieciešama operatīva rīcība, kārtības sargi nolēma rīkoties paši, pirms ieradušies glābēji. Paldies aculieciniekam, kurš nebija vienaldzīgs, un paldies arī mūsu darbiniekiem. Rīgas pašvaldības policija atgādina, ka ziemas periodā pašvaldība ir noteikusi paaugstinātas bīstamības periodu uz pilsētas teritorijā esošo un pieguļošās jūras piekrastes publisko ūdeņu ledus. Šajā periodā iedzīvotājiem atrasties uz ledus ir aizliegts. Bet tagad es jums izstāstīšu, kā pareizi ir jārīkojas, kad jums ir nepieciešama policijas palīdzība. Pirmkārt, uzreiz ir jāizvērtē, vai jums nepieciešama tūlītēja policijas iesaiste, vai arī jums policijas palīdzība nepieciešama vēlāk. Tas arī visbiežāk noteiks vispiemērotāko saziņas veidu. Policijas vienotais tālrunis ir 110. Kad nepieciešama palīdzība, jums nav jāzina, vai jāzvana valsts vai pašvaldības policijai. Galvenais ir piezvanīt, un par turpmāko parūpēsies dežurants, kurš pieņems zvanu. Tomēr atcerieties, ka šis tālruņa numurs nav paredzēts gadījumiem, ja vienkārši vēlaties uzdot policijai jautājumu. Vēl viens veids, kā ziņot policijai, ir vēstule. Vēstuli var sūtīt pa pastu, elektroniski portālā latvija.lv vai vienkārši sūtot e-pastu uz Rīgas pašvaldības policijas oficiālo adresi vai kādā no sociālo tīklu kontiem. Vajadzības gadījumā jūs varat vērsties arī pie policista, kurš tajā brīdī patrulē uz ielas. Starp citu, bieži var gadīties, ka attiecīgajā situācijā konkrētais policists nevarēs palīdzēt, bet viņam būs par acīm jāizsauc kolēģi. Mūsdienās ar policiju ir iespējams sazināties arī ar mobilās aplikācijas palīdzību. Aplikācijā
Iespējams ne tikai ziņot par notikumu, bet arī pievienot attēlus vai video. Līdz ar to policija uzreiz var labāk izprast notikumu būtību un atbilstošāk sagatavoties. Tāpat, sūtot ziņojumu aplikācijā, nav jāuztraucas par to, ka nezini savu atrašanās vietu, jo aplikācija ar lietotāju palīdzību pati noteiks adresi, taču ziņotājs atsevišķā laukā vietu varēs precizēt. Šomēnes, apkopojot 2 gadu pieredzi, aplikācijai ir izveidots pirmais atjauninājums, un tagad to var lietot arī kā jautājumu uzdošanas platformu, kā arī aplikācijā ieviesta valodu izvēle, un tagad tā ir pieejama angļu un krievu valodās. Atbrīvojam ceļu! 2017. gada janvārī Rīgas pašvaldības policija saņēmusi 10 459 izsaukumus. No tiem 1348 ar mobilās aplikācijas palīdzību. Uz policijas iecirkņiem nogādāti 732 likumpārkāpēji, no kuriem 44 tālāk nogādāti uz valsts policiju. Atceries, pilsētas iedzīvotāju drošībai Rīgā tiek veikta video novērošana. Ja pamanat pārkāpumu vai jums ir nepieciešama palīdzība, zvaniet mums pa tālruni 110 vai ziņojiet ar mobilās aplikācijas palīdzību.